Viens par visiem, viss par vienu. Jā, vo. Un te es varu iedomāties, kas būtu bijis arī tālāk. Kas būtu bijis arī tālāk? Tur būtu vispār vienkārši žop. Visi tādi tīrie balti eņģeļi, ka viņi vēmiens. Mēs esam pārkāpuši noteikums sots, mums jāsņem. Bet kā mums vajadzētu rīkoties, būtu tā jādara, ka mēs visi esam kā vienots spēks. Mēs visi esam normāli čomi. Jo tas nav normāli, kad divi sēdēs ārā un pārējie tiks sodīti. Zini, kāpēc tā runā, jo viņš ir bijis sodīts. Katrā ziņā tas arī nav tas pats trakākais sēdēt ar 4 dienas, jo pats es tev var reāli strādāt. Bet es domāju, tas vienīgais variants, lai mēs tad nesačakarētos. Ja mēs atlīsimies divās frontēs, tas būs stulbi. Davai tad izdaram revolūciju. Tā ir par šo nedēļu. Personīgi teikšu, man neinteresē, kurš pīpē, kurš dzer un vēl kaut ko, man tas vispār neinteresē. Bet uz nodarbībām nenāk Evija, Samanta, Mareks un Mārtiņš. Par nodarbībām runājot, es šobrīd esmu pieejama, sākot no 1:30. Nu, 15 minūtes gaidīšu, būs, nebūs, kāds nāksiet, nenāksiet, skatieties paši. Neapvainojies, lūdzu. Es neapvainojos, tā ir jūsu darīšana. Man ir svarīgi, lai jūs mācāties dziedāt un lai jums ir kaut kādā jēgā tas viss. Ja jums ir svarīgāk aiziet vakarā uzpīpēt un iedzert un darīt to nesarunājot, tā ir jūsu problēma. Mēs runājām, viss kārtībā. Vai tu nebija uz vietas? Pirmkārtām, tas viss ir pāls, tas viss ir vienkārši sviests. Saprot, ne jau mēs negribam iet pie tēmas nodarbības. Vienkārši sviests. Piedod, lūdzu. Kā tu vērtē to, ka 4 dalībnieki, kuriem nebija sots, pievienojās jums un arī neies uz nodarbībām? Nu, viņi ir vienkārši malači. Tas ir tā, viens par visiem, viss par vienu. Ja ir skatītāji, kas skatās pirmkārtām, grib pateikt saviem tuviem cilvēkiem, ka viņi zina, kā viss ir patiesība, protams, kad zina. Un otrām kārtām, es gribu pateikt visiem skatītājiem, lai jūs ieskrieties dziļāk un paskatieties uz to, kā tas vispār izskatās. Kad tas nav nekas traks. Ok, mēs, Bariņš, Okarts, iemītnieki, domāju, uzpīpējām. Lai gan mēs iedzērām martīnī un uzpīpējām. Ok, mēs to izdarījām. Bet tas tiešām ir tāds tik nežēlīgs noziegums.